ko atkal jau mēs tiekamies diskusijā. Šoreiz es esmu, tāda gandrīz jūtos pārāk par jums, bet īstenībā tā nemaz nav. Man ir brīnišķīgi 3 puiši, 3 vīrieši, 3 žūrijas locekļi. Jo iepriekšējā diskusijā mēs bijām 3 meitenes, un tu biji viens pats. Jā. Tagad tu zini, kā es jūtos. Ļoti labi. Jā, labi. Tad pie mums šodien ir diskusijā Emīls Kīvlinieks. Varbūt pastāst uzreiz par sevi, un tad es iepazīstināšu ar nākamo žūrijas locekli. Jā, labvakar, labrīt, labdien. Atkarībā no tā, kurā laikā šo skatāties. Bet jā, esmu priecīgs būt šajā te žūrijā, šajā te konkursā Ceļā uz lielo skatuvi. Pats esmu aktieris, jau teju 15 gadus aktīvi darbojos uz skatuvēm dažādās formās, gan dramatiskā teātra izrādēs, gan kādos mūziklos, gan koncertos, gan arī kino. Bet tu esi tas, kas ir apgūs 2 profesijas. Jo īstenībā tevi es tieši pieminēju, ka es teicu, ka mums ir gan aktieri, profesionāļi, gan arī muziķi un akadēmiskie vokāli. Un tu esi no tiem, kas ir iegūs 2 bakalaurus, ja jau vairāk. Nē, pie tiem 2 arī paliksim. Jā, tā ir sanācis, ka es uzreiz pēc kultūras akadēmijas beigām iegūstot šo te aktieru profesiju, es aizgāju taisnā ceļā uz muzikas akadēmiju un pabeidzu arī to speciālitāti akadēmiskā dziedāšana. Bet, teiksim, es pārvaldu gan to akadēmisko dziedāšanu, bet arī tīri labi orientējos citos, teiksim, izpildīšanas stilos. Mums ir Eduards Rediko, kurš ir jau pabijis kā žūrijas loceklis jau Mārupē un jau izbaudījis, ko tas nozīmē, cik grūti ir vērtēt un cik grūti ir pienākt pie lēmuma kopsaucēja, kad ir tik daudz labu jauno muziķu. Bet vienalga, pastāst par sevi, jo diskusijā tu esi pirmo reizi. Jā, diskusijā esmu pirmo reizi, bet es esmu dziedātājs, mūziķis, pašlaik arī studēju, arī 2 bakalauros paralēli, džeza nodaļā mūzikas akadēmijā un Dailes teātra 10. studijā. Kaut kā tā. Tev arī ir tā pieredze būt gan kā aktierim, gan kā muziķim. Ne? Tā ir prioritāte īstenībā. Nosacīt vairāk, jā, vai mazāk, jā. Kā tev patika Mārupas konkurss, kā bērni, kā vokālisti? Bija foršs un ļoti spēcīgs un bija tiešām grūti pieņemt lēmumus, kuri dabūs 1., 2., 3. vietas. Un arī nepacietību gaidu Siguldā, vai ne? Jā. Es laikam būšu ļoti gaidu arī Siguldu un visus arī turpmākos konkursus, jo man kā tādam konkursu bērnam ir milzīgs prieks skatīties un kā attīstās tie bērni, kad man bija pirms 12, viņiem bija tikai 5 gadi, un tad es tagad viņus redzu konkursā, kā viņi uzstājas, kā viņi dzied un var sakot izaugsmei. Jā. Bet kā tev šķiet vispār vokālisti ir auguši, tad, kad tu, teiksim, 10 gadus atpakaļ? Kā tev šķiet, vai tas līmenis ir kaut kā mainījies, vai audzis, vai kļuvis savādāks? Kā tie vokālisti, kad dzied, vai kādas tendences varbūt ir citas? Noteikti pilnīgi citādāks tendences, stils, dziesmas izvēles, jā, jo... Bet daudz dzied arī vecās dziesmas, arī konkursā es dzirdēju, jā, kaut kāds klasiskos gabalus, tāds pierastos. Jā, kaut kāds tāds vairāk, es teikšu, tāds vairāk estrādes tādā manierē, tādā tīrā diezgan, jo manos laikos tā nebija. Emīl, tu esi tavos laikos dziedājis konkursos, tu biji konkursu bērns, jeb nē? Es nebiju konkursu bērns, galīgi nē. Vecākiem nebija laika, viņi tērēja laiku uz māsu. Viņi gan brauc pa konkursiem. Bet es gāju pa karaokiem dziedāt. Arī tas ir tas īstais rūdījums, jā, kad tu esi, teiksim, tādā sabiedrībā, kas ir diezgan skaļa. Un katram ir viedoklis. Līdz ar to tā bija tāda interesanta pieredze, bet, protams, tas nebija tad, kad man bija tur 7, 8 vai 14 gadi. Tas bija vairāk jau, kad man bija kaut kādi 17, 18. Tā. Bet, jā, es esmu konkursos bijis tikai kā klausītājs. Kaut gan vienu reizi kopā ar māsu mēs dziedājām. Viņai laikam vajadzēja duetu dziedāt, un tad viņa dziedāja kopā ar mani.
Nu, es esmu uzaugusi aizkulisēs, mēs jau iepriekš to runājām, bet tev taču arī ir ģimenē mākslinieki. Un kāda tev tā pieredze? Vai tas bija tas, kāpēc tu gāji uz skatuvi, kāpēc tu gāji mācīties tālāk, ka tomēr tavi vecāki arī bija uz skatuves un pie skatuves un apmācīja gan skatuves māksliniekus? Kāpēc tu neizvēlējies deju? Kāpēc tu izvēlējies tieši vokālu? Sākumā es pat dejoju, jā, sporta dejas un kaut kādā ziņā pat varbūt diezgan labi man tas padevās, bet tā ietekme vecāku baigi nebija, jo es pabeidzot vidusskolu aizgāju pavisam citas lietas mācīties, bet pēc tam pats kaut kā vienkārši nonācu līdz tam, ka es to gribu darīt, jo no vecākiem nebija ne ieteikums to darīt, ne arī kaut kāds tāds, kaut kāda tāda specializēta virzīšana, jo tad, kad es biju mazs, man mēģināja vest uz mūzikas skolu, bet tur man diezgan ātri izbrāķēja, jo pateica, viņš jau nedzied. Skaidrs, un te pēkšņi, vai ne? Tāpēc, ka es biju, kā tāds bērns, atbraucis pēc vasaras brīvlaika no laukiem, tur onkulis spēlē uz klavierēm, kaut kādas notas prases, tur tāds sabijies kaut ko tur. Droši vien tāds arī bija tas iespējas, ka viņš jau nedzied. Lūk, un tā arī tas viss beidzās, bet pēc tam jau gan. Jā, bet skaties, uzlika patiesībā zīmogu, bet tu veiksmīgi tikai ar šito galā, jo ir daudziem, kuriem bērnībā uzliek tādu zīmogu, ir ceļši kaut kādos koros vai vēl kaut kur, kad tu paklusē. Un es esmu strādājis ar tādiem bērniem, kuriem ir teikts, tu labāk medziedi vai tu labāk paklusē, un tu klusāk. Un atnāk, es saku, kāpēc tu tik klusi dziedi? Es saku, man tā lika. Es saku, kas lika? Iepriekšēji kaut kāds skolotāji. Jā, es saku, kāpēc? Tāpēc, ka tu dziedāji skaļāk pa pārējiem. Jā, dziedāji skaļāk pa pārējiem. Es saku, bet tas taču ir forši, ka tu dziedi skaļāk pa pārējiem. Un tu sāc strādāt ar šo te, kas bērnībā faktiski tā kā ielikts ir tādos nedaudz nepareizajā virzienā, tā kā viņu aizstum, ja, kad ar to, kad viņam liekas, ka viņš vai neprot, un baigi forši, ka tu šo tev ievirzīto ceļu, ka tu jau neesi tas dziedātājs, ka tu aizgāji pareizajā virzienā, jo tas ir svarīgi īstenībā. Arī tādiem, nezinu, koru vadītājiem, diriģentiem, viņiem jāapzinās to, ko viņi pasakot kaut kādu vienu frāzi, tādam mazam cilvēciņam, ko viņš var nodarīt tālāk ar viņa pašapziņu un pašvērtējumu tālāk attiecībā uz dziedāšanu. Iespējams, ka viņam gribas dziedāt. Bet kāds pateica to, ka tev labāk, vai arī vēl kaut kāds briesmīgs frāzes, kas ir tur par tev zilvons uz auss uzkāps, vai vēl kaut kas, ar ko arī esmu strādājis, ja, kad saprot, nē, nav bijis manā pieredzē gadījums tāds, ka, atnāk galīgi nedziedošs, ir bijis tā, ka teica, ka viņš knapi runāt prot, un viņu jau paņēma tikai tāpēc, lai būtu vairāk to bērnu, laikam jau vairāk naudiņas viņš grib nopelnīt. Jā, tas bija smieklīgi tajā laikā. Un pēc 2 mēnešiem puika dziedāja solo, tas nozīmē, ka iemācīt dziedāt taču var jebkuram. Un tas, manā pieredzē arī šobrīd ir tas, kurš ir ielicis šo te, viņam to domu galvā uz ilgiem gadiem, varbūt tas ir uz ļoti visu sāpīgi dzīvi, bērnam, jā. Kad viņš nav tas dziedātājs. Tas ir milzīgs darbs, kurš iegūt, un vieglāk ir pateikt, hei, tu nekad nedziedāsi, nekā kuku pa vienai notiņai iet burtiski. Ka šis teiciens, ko kāds velta mazam dziedātājam, tas ir ļoti, ļoti slikta lieta, ko izdara. Bet arī reizēm es, protams, nesaku, ka tas ir jāsaka un ka tā ir jāsaka maziem bērniem, bet jāsaprot, man liekas, arī ļoti bieži, kad dziedāšana vispār ir tāda prieka izpausme. Man liekas, cilvēks dzied, kad viņš ir priecīgs, ka viņš jūtas laimīgs, mēs jau runājam. Ka viņš ir tādā labā noskaņojumā, viņam gribas uzdziedāt. Un pat, ja tev tavā sākuma ceļā ir kāds, kas saka, ka, varbūt tev īsti nevajag vai vēl kaut ko, reizēm, man liekas, tas tieši nostrādā tādu pretēju efektu, ka tas cilvēks tā sevī saņemās un domā, nē, es izcīnīšu un es būšu tā kā tavā gadījumā tas nostrādāja.
pāri. Ko jūs vērtēsiet nākamajos konkursos? Kas ir tas, varbūt to ar to jau savu pieredzi no šī konkursa tieši aspekta? Kas būs tas, ko tu vērtēsi? Tas akadēmiskais vokāls vai tomēr priekšnesums vai stāsts? Vai, ja? Jo tie priekšnesumi bija tik dažādi, ka viņus bija tiešām grūti novērtēt. Es tur stāvēju un vadīju konkursu, un ja man būtu jāsēž žūrijā, godīgi sakot, Tu vēl to būtu prieku ļoti izbaudīsi. Jā. Es laikam pieturēšos pie tā nosacīt iepriekšējiem tiem kritērijiem, kas ir arī pamata kritēriji, kas ir, protams, tehniskais un mākslinieckais sniegums, bet es laikam lielu nozīmi piešķīru tieši interpretācijai un kā cilvēks interpretē dziesmu, kāda ir viņa tā attieksme pret šo skaņdarbu un kā viņš to pasniedz. Tas ir Bet tajā pašā laikā es brīžiem tevi vēroju, un es redzēju, ka tu ļoti profesionāli pieeji pie katras nots, un ja tur kaut kas bija vai kā, to varēja redzēt tavā sejas izteiksmē, to nevarēja noslēpt, un es ticu, ka pat ja tu vēlies varbūt atmest šos to skrupulozitāti, tas tev ir asinīs burtiski, vai ne? Un tomēr arī tas pats dziedājums un tās sīkās nianses ir tas, kam tu pievērsi. Es nākamajā dienā noklausījos visu no sākuma līdz beigām. Es biju apņēmies, ka es to darīšu, jo man arī bija jādzird visas skaņu lietas, kas man bija ļoti pašam svarīgas. Un atceroties tur savas atzīmes, savu vērtējumu, es arī, un atceroties, kā tās vietas sarindojās, jāsaka, ka Man bija pārsteigums īstenībā. Es biju, kad es noklausījos vēlreiz visu, es sapratu, ka vērtējums bija ļoti objektīvs. Jā, ļoti. Tā kā tiešām ļoti objektīvs. Jo televīzijā varēja dzirdēt visas nianses. Tur vēl skrupulosāk, ka tur var dzirdēt vēl, jā. Tā kā, cepuri nost, tas, ka es vairāk atdevu tos galējos lēmumus pieņemt jums abiem diviem. Jā, es liku atzīmi, jo mana galva bija pilna ar skaņām, un tajā brīdī faktiski, ja tu strādā ar skaņu, tu vari 100% strādāt ar skaņu, un kaut kādu daļu tu vari veltīt tajā brīdī, lai izanalizētu to priekšnesumu kā priekšnesumu. Bet problēma tāda, ka atmiņā nekas nepaliek, jo te galva visu laiku pilna ar to, ko dari vēl paralēli. Jā, bet es televīzijā tiešām varēju dzirdēt katru noti, katru intonācijas labumu vai nelabumu, un arī ļoti labi varēja nolasīt šajās acīs šo patiesumu. Cik tas bija, jo ekrāns nemelo. Ja mēs no tāluma, tur es nezinu, cik tajos metros esam žūrī, tur es cik tur metru no skatos. It kā tuvu, bet mēs neredzam, to aci, bet ekrāns. Vēl es saņēmu izziņas no saviem paziņām, kurām bērni arī piedalījās, vai skolnieki, vai bērni piedalījās, un pēc konkursa saņēma attiecībā uz kaut kādām vietām, kāpēc nebija vieta un tā tālāk. Es domāju, man īsti nav ko atbildēt tagad uz to, jo man bija atmiņā, tas, par ko gāja runa, bet es domāju, es noskatīšos to atkārtojumu, un tad man būs ko atbildēt. Jā, man e-pastā arī, starp citu, es saņēmu šādu ziņu. Kāpēc tur nebija vismaz 3. vieta? Un tagad es skatījos jau tajā atkārtojumā, un tu redzi to tādā, uz savu dīvānu atrodoties. Tā kā tāds dīvāna eksperts, jau nedaudz. Tad es sapratu, ka tad atbilde principā nav jāmeklē. Tev vienkārši noskaties to atkārtojumu un sapratīs, kāpēc. Jā. Tā kā, cepuri nost, tie vērtējumi bija tiešām ļoti objektīvi. Kas ir tas, ko tu vērtēsi? Tu būsi žūrijā Daugavpilī 11. aprīlī. Mums ir Daugavpils konkurss. Un, kas ir tas, kam tu visvairāk pievērsīs uzmanību? Jo varbūt ir labi, ka tu neesi savukārt vēl joprojām redzējis šo tiešraidi un noskatījies un paliks tāds drusku nostes. Es domāju, ka tā objektivitāte un tas pirmatnīgums arī, man liekas, reizēm ir ļoti svarīgs viedokļu dažādībai. Jo es domāju, ka katrs tas konkursants, kas nāks ar to savu vēstījumu, ar to savu dziesmu, man primāri, ja viņi būs, teiksim, jau tādi vecāki, es domāju, ka es varbūt bišķiņi arī vairāk klausīšos tajā tehniskajā izpildījumā, protams, arī mazajiem, bet
man primāri tomēr ir, ja tas cilvēks nāk ar savu harizmu, ja viņš jūtas labi, ja viņš ir dzīves, ja viņa acis ir dzīves, un ja tas mani uzrunā, mani pat varēs nopirkt varbūt ne vislabāko. Es gribēju teikt, nopirkt Nē, ar saki. savu sniegumu. Man nopirkt nevar. Ar savu Mēs zinām, tu sniegumu. esi ļoti stingrs. Ar mēs savu zinām. sniegumu es pat noteikti piedošu kaut kādas varbūt vokālās nepilnības vai kaut ko, jo bieži vien, man liekas, tas, par ko daudzi nerunā un kas nāk tikai ar gadu pieredzi, ir tas, ka jebkura tāda dzīva un patiešām dzīva nesamākslota, man tas vārds nepatīk, bet jālieto tāda nesamudrīta uzstāšanās, ir daudz uzrunājošāka nekā tāds mazs atrenāts robotiņš, kas izpilda kaut kādas komandas. Un tas, man liekas, ir tas, kas daudziem varētu, kā saka, nest pluspunkts no manis, jo es esmu par dzīvību skatuvis, par tādu par radošo garu. Iepriekšējā diskusijā mēs runājām par robotiņiem kādreiz. Mēs šito lietu jau apspriedām, un jāsaka, ka bija gan tādas kustības Mārupas konkursā, kur bija ļoti tādi iestudēts un viss, bet arī es pieredzēju tādu priekšnesumu, kad bija ļoti daudz kustību, bet viņas ļoti attaisnotas bija. Tā kā te ir laikam jāskatās uz to, cik konkrētam tam mazajam dziedātājam, cik iet kopā ar viņu priekšnesumu, tas, kas viņam tiek tā kā, iemācīts. Varbūt tās neko nevajag, varbūt tās vienkārši mēs nostājamies un skaisti nodziedam un paņemam ar to savu harizmu, jo mēs jau varam arī to atrast un izcelt kā priekšplānā. Tā kā... Redz, šajā konkursā arī viņiem ir tāds dubults pārbaudījums iet caur šai televīzijas prizmai, jo, protams, ka tas bērns apzinās, ka viņu filmē tās 5, 6, 7 vai cik kameras, un ka pēc tam tas viss vēl tiks translēts, un tas ir tāds dubult slodze, ja? Bet tā pašā laikā brīnišķīgi, ka viņš pēc tam var sevi redzēt, un pēc tam izanalizēt visu. Ieraksts. Un pat, ja tu saki par šīm kaut kādām mazajām niansēm, kuras tu varbūt piedosi, tomēr es domāju, ka mēs kā vokālai pedagogi, kā arī paši, kas esam uz skatos, mēs zinām, kas ir stabils vokāls, un ka viņš nokļūdās kaut kādu tur vienu reizi vai kaut kādu intuitīvu kļūdiņu nelielu, ja? Bet ja viņš globāli viss ir stabils, tad, protams, šīs te kaut kādas mazos ķeksīšus tu vari piedot tur uztraukuma aspektā un tā. Katrā gadījumā mums ir jāizvēlās 12 priekšnesumi no visiem 5 konkursiem, kas beigās būs Daugavpilī uz Lielās skatuves 5. jūnijā kopā ar Simfonisko orķestru. Tas nozīmē, šim te jaunajam talantam ir jābūt jau pietiekami stabilam, pat ja viņš ir kaut kāds jaunradis un pilnīgi jauns talants. Vienalga viņam iekšpusē jābūt šai stabilitātei, lai mēs varētu būt pārliecināti par to, kad aizmugurē būs 40 plus cilvēki. Un kad... es redzēju, Raida ir 41. 41, tad Diriģents 42, plus cilvēki, kas apkalpos skatuvi, vēl vismaz 2, plus skaņu režisors un, protams, arī visas kameras, kas būs vietējās. Un es ceru, ka arī Jūrmālas televīzija mums arī redzēsim, kādu atbildi sniegs par filmēšanu. Katrā gadījumā šis ir kā tāds tests, kā pārbaudījums tam, kā tu vari būt stabils kaut kādās stresa situācijās, plus kameras, plus tev vērtē. Bet bērniem tā stresa situācija, viņi daudz vieglāk īstenībā ir panesama, jo tu esi vecāks, jo ir grūtāk, ja tev tās pieredzes nav. Jo mazajiem uziet uz skatuves, viņam viss ir labi un viņi nodziet un staro. Trakākais, ka klausās vecāki, jo man tikko bija arī, es strādāju muzikālajā teātrī Mārupē, un bija vokālā ieskaita. Tā sagadījies, ka mans bērns arī mācās tajā nodaļā, un tā sagadījies, ka es esmu pedagogs.
Un šajā ieskaitē es biju klāt, un tas bērns bija tiešām sabijies. Tā kā visvairāk laikam viņi baidās nevis no tiem žūrijas, no svešiem cilvēkiem, bet no mammas, tēta. Es nezinu, kāpēc, jā, un protams, no saviem pedagogiem. Lai arī cik tas dīvaini nebūtu. Baidās, ka var dabūt sliktu vērtējumu no tiem, kurus respektē. Jā, kaut gan vienmēr ir tas uzmundrinājums un viss, bet savējais. Es pat zinu, ka man pat ir tā, ka man dažkārt ir kaut kāds koncerts, jā, un ja manējie sēž zālē, tad pat bērni, ja man sēž, man ir tāds pilnīgi cita kaut kāda tāda. Tu tieši otrādāk? Nē, man ir tāds uztraukums tāds, jā, kas svešies tāds. Bija kaut kāds moments, kas savai sievai neļauj nākt. Jā, es atceros, ap citu. Es nevaru teici, vienmēr kaut kas nav. Nevajag. Bet viņš saka, kāpēc? Un es mēģināju atrast kaut kādu attaisnojumu, kāpēc. Un es teicu, zini, ka tu esi koncertā, es jūtos tā kā mājās, un man ir pārāk liels atslābums, un vajag tomēr to stresiņu vajag, un es meklēju visādas attaisnojumus. Bet pēc tam tas pārgāja. Jā, pie visa pierod. Es ceru, ka arī pieradīs. Bet mana mamma patiesībā, kad ir koncertos, man patīk, ka viņa ir, jo es zinu, ka es vienmēr dabūšu ļoti precīzu, objektīvu vērtējumu. Viņa nekad neteiks, ka ir labi, ja patiesībā nebija labi. Šis arī laikam ir tas aspekts, kad savējie pasaka laikam tomēr. Un savējie ļoti vērtīgi, kad ir, jo varbūt tās kāds svešs cilvēks tev pakautrēsies par kaut ko. Bet vispār es domāju arī tiem, kas varbūt vēl skatās un tiem, kas vēl piedalīsies tikai, es domāju, ka arī jāņem vērā tas, ka vienmēr uz skatuves kaut kāds tas procentiņš pazūd no tā, ko tu tur vari mēģinājuma telpā vai kad tev ir komfortablāki apstākļi, tad tu izēji uz tās skatuves, tur ir kameras, tur ir gaismas, tur ir cilvēki, man vērtē un tā. Bet es domāju, ka tas repertuārs arī jāizvēlas tāds, kurā tu jūties pavisam droši, ka tu vari brīvi tā izpildīt un mazāk reizēm ir vairāk. Mazāk reizēm ir vairāk. Ko mēs arī piedzīvojām pirmajā konkursā, kad mēs varējām dažos priekšnesumos šo izsacināt, ka būtu kaut kas vienkāršāk un būtu daudz labāk, kvalitatīvāks tas būtu. Māksliniekiem, gan jaunākiem, gan arī ar pieredzi, jābūt viltīgiem. Viņam ir jāatstāj vislabākais iespējas par sevi. Tā kā šis ir tā kā, un tu jau nezini, vai viņš tā kā vēl tas pussolīts tālāk, viņam jau būs tā kā pa grūtu, tā dziesma jau būs pa augstu, vai pa zemu, vai pa sarežģītu. Tā kā tur ar tā jāmāk tā notrāpīt. Repertuārs, tas ir viena no grūtākajām izvēlēm. Un vēl arī tonalitāte. Jā, starp citu. Tonalitāte arī varēja just, ka daudz nebija gadījumi, bet bija dažiem, kur nebija. Jo dažkārt pat pustonas. Netika galā ar apakšējām notīm. Pārsvarā tas ir, un vēl arī, ko neņem vērā, ko laikam var ieteikt, to, ka parasti mēģinājuma telpā mēs varam nodziedāt brīvi zemāk. Bet līdz ko maziņš stresiņš ir, tā balss tomēr viņa nav vairs tik zema. Vairs tu neesi tik mierīgs, un tu tās apakšējās nots, iespējams, viņas tev nenoskanēs. Vai konkursā, vai arī koncertā galu galā. Tā kā izvēloties tonalitāti, ja mums labi noskan apakšiņa šeit, bet tā ir pati pēdējā nots, tad labāk ņemam augstāk, jo tā pati apakšējā nots, viņa tos diapazons, diemžēl, bišķiņ celsies uz augšu, kas ir jāņem vērā, izvēloties to tonalitāti. Bet tā pašā laikā Marijas, es esmu saskārusies ar šādu problēmu savos skolniekos, un ir tā, ka bērns ļoti, ļoti, ļoti grib šo dziesmu dziedāt. Un viņš ir gatavs, es pat esmu runājusi tādā tiešā valodā, bet tu saproti, ka šo dziesmu būs tā, kā būs. Un tu vienkārši aizies un tu nodziedāsi, bet visticamāk, ka kāds parādīs labāk šo sniegumu par tevi, jo tu nevari tur vai kā. Viņš saka, jā, es to apzinos, bet es ļoti gribu tieši šo dziesmu dziedāt. Jā. Bet lai jau iziet šo pieredzi un nodzied, man līdzīgs jautājums bija. Jo mēs nevaram visu laiku iet uz kaut kādiem rezultātiem. Pirmo, otro, trešo, ja tu nenodziedās, tad tev tur tas vai kā. Tas vēl ir jāapzinās, ka tas ir ceļš. Šī ir pieredze. Ceļš uz lielo skatuvi. Viņa jau nav vienīgajā reizē tajā Daugavpilī. Mums tā lielā skatuve, mēs izaugsim mums to lielo skatuvi. Mums tas ceļš varētu būt diezgan garš un iespējams arī kādam varbūt diezgan līkumains. Jo man bija arī uzdot jautājumu. Man tur ir dziedātāji, kas ir labi, bet viņi tomēr nav tik labi. Tomēr viņi, laikam es viņus nelaidīšu uz to konkursu. Es saku, kāpēc tu liedz bērnam iziet šo te pieredzi, lai viņš dzied tādā līmenī, kādā viņš ir, lai viņš sajūt to skatuvi šoreiz,
Nākamreiz uzkāps uz skatuves, viņš jutīsies jau labāk, viņš jutīsies daudz pārliecināts par sevi. Un iespējams, 3., varbūt 4. gadā viņš dziedās tajā finālā. Es nezinu, kāds būs fināls 4., 5. gadā, tik tālu mēs neskatīsimies šobrīd. Bet nevajag liekt šo te pieredzes iespēju, tas, kas tiek piedāvāt šajā te konkursā. Un brīnišķīgi tas, ka pēc tam, tas, ko es sapratu, pēc tam var pārunāt ar šo te skolnieku, kā tad ir bijis. Nu, kad ir tā atpakaļ saite, arī atgriezeniskā, arī no paša bērna. Mani vārds atgriezeniskā saite biedēļ. Jā? skaņas. Sapratu skaņas ziņā. Bet jā, ka tas bērns izstāstīja, vai bija tas, vai bija kaut kāda aizķeris. Bet redzi, tu tur aizries, piemēram. Bija situācija, bērns aizrijās ar siekalām. Jā, un, bija konkursā. Jā, tāds moments. Pēc tam nabaks tur norauda pusstundu un tā. Jā. Bet tā arī ir pieredze, jā, kad tev var notikt jebkas. Tu taču zināti, kas tik nav noticis uz skatuves. Pašas neticamākās lietas. Es vakar uzgāju uz skatuves. Un tev ir jānoturās. Man tūlīt jāsāk spēlēt akordeonu. Nē, es dziedu, un pēc tam man akordeonu soliņš, un es sāku spēlēt, un man neskan instruments, jo es aizmirsu ielikt jaunas baterijas uztvērē. Tā kā uz skatuves notiekās viss kaut kas, un mēs ejam no situācijas, kā mēs protam, ja vien mums ir tā pieredze. Šeit patiesībā šādas situācijas konkursā mēs jau esam atrisinājuši un novēršam diezgan veikli. Ja nav pareizā fonogramma, mēs meklējam pareizo, un mēs varam to visu nedaudz piebremzēt. Mums tā arī Mārupē sanāca, kad izrādījās, ka tomēr tā 5. vai kura tur fonogramma atsūtītā tomēr nebija pareizā. 6. variants nebija īstais, kur nosūtīt. Bet mēs atradām īsto un atskaņojām īsto, un faktiski tā arī bērns nomierinājās. Un dabūja 2. vietu. Tavs favorīts. Jā, un tā kā par šo nav jāuztraucās, un šis te tā minūte, vai patiesībā pat to minūti daudz neizmantoja, ka saprata, ka viņš sevi dzird, mikrofons vajadzīgajā skaļumā, fonogramma vajadzīgajā skaļumā, ka mēs varam sākt to priekšnesumu, mēs nemaz to minūti arī negaidījām. Es domāju, ka mēs tā arī turpināsim, ka to laiku vilkt garumā speciāli kaut ko tur nav vajadzības. Jā, viss ir kārtībā. Ansambļiem būs, protams, kā nedaudz vairāk, jo tur vairāk mikrofonu un tā vēl arī kustēšanās par to skatuvi. Mans novēlējums jaunajiem skatuves māksliniekiem ceļā uz to lielo skatuvi, lai tie, kas būs tie laureāti, lai viņi nedomā, ka tas ir tagad visi ceļi vaļā un ka tas tik vienkārši tā notiek. Reizēm tiešām tas ceļš ir ļoti tāds līkumains un akmeņains un visādi, kas saka, stūri jāapdauza, kamēr tu tiec līdz tam galam. Un savukārt tie, kas varbūt nebūs tie laureāti, kas tur varbūt kaut kā vairāk nokārstos deguns, jo nav uz tā goda piedestāla. Tiem es savukārt saku, ka vajag ticēt sev, būt pārliecinātam un varbūt tie pēdējie būs tie pirmie. 100%. To teica cilvēks, kuram bērnībā pateica, ka viņš nedziedās. nebūs dziedātājs. Tā kā labs pierādījums tam, ka vajag tik turpināt. Un pēc tam spēlēt galvenās lomas mūziklos un citur, un kino un visur citur. Jā. Tāpēc tiekamies nākamajos konkursos ar jaunajiem talantiem. Un ceram uz labu laiku Daugavpilī. Labu laiku. Jā, uz to, ka negāzīs lietas, jo skatuves, protams, ka lietas nelīs. Tas viss, protams, būs ārā un jācer uz to, ka mums spīdēs saulītē un būs silti un forši, ka sniegs nesniegs jūnijā. Galvenais jau šīs te bērnu sirsniņas, kas mūs silda, manuprāt, mēs visas 8 vai cik stundas, kas bija konkursa Mārupē, vismaz man pēc tam sāpēja vaigu kauli no smaidīšanas. Ļoti sirsnīgi bija un tā atmosfēra bija ļoti mīļa. Gaiši un sirsnīgi un tas, ko bērni mums sniedz šī enerģija, ir brīnišķīgi. Tāpēc dziediet un esiet laimīgi. Paldies jums par šo diskusiju.